Natura 2000 mežos un citās dabas aizsardzības teritorijās izvērtējumi joprojām būtu nepieciešami. Taču arī šiem izvērtējumiem ir jābūt samērīgiem. Miķeļa Taukaču mežā, kurā izveidoja mikroliegumu, kad tur iemitinājās melnais stārts, jebkāda saimnieciskā darbība ir aizliegta. Jā, arī grāvju tīrīšana, pat tad, kad putns devies uz siltajām zemēm. Rezultātā šobrīd Miķeļa mežs vietām līdzins purvam. Ja jūs iedomājaties, tagad tā zeme būtu sasalusi, kad mums ir lielākā daļa vētra, mums ir ziemas periodā, zeme sasalusi, viņš turētos stipri, vai ne? Tagad zeme nav sasalusi, un vēl viņa ir slapja, kā mums tagad ir pēdējās ziemas. Skatieties, cik viņš šitā var kust, viņš ir vāji noenkurots. Un ja vēl viņam ir situācija, kurā tās saknes nav varētas ielaist pietiekam dziļi, tad tas risks ir liels. Meža eksperts Āris Jansons uzsver, tāpat kā citām nozarēm, arī mežsaimniecībai ir jāpielāgojas mainīgiem apstākļiem, kurus rada klimata pārmaiņas. Un viens no soļiem adaptācijas virzienā ir izmaiņas meža likumā.